sāksim mūsu šīs dienas domas sēdi, bet mazliet ar tādu nelielu atkāpi, kā pirmo mēs izskatīsim, teiksim, par situāciju, teiksim, par valsts ceļiem mūsu novadā, par ceļu sakārtošanas programmu 14-20 gadam, jā. Un tāpēc es esmu aicinājis akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi Latgales reģionu vadītāju Šuderānu kungu un mūsu nodaļas vadītājs tas ir Andris Rūrāns. Es varbūt drusciņi iesākumā par to situāciju, par programmu iepazīstināšu. Jūs esat droši vien varbūt arī jau mājaslapā viņu skatījuši, jā, bet tas nekas, ka drusciņi varbūt atkārtosim. Un tad dosim vārdu Latgales reģionu vadītājiem. Varbūt mēs kaut ko varam lietas labā darīt, jo situācija, kā faktiski paši zināt, ir ļoti kritiska, ja mēs saņemam katru dienu no iedzīvotājiem neapmierinātības zvanus, vēstules mēs esam saņēmuši. Mēs esam arī no pārvadātājiem saņēmuši neapmierinātību ar lūgumu vai, teiksim, uzstādījumu, dariet kaut ko lietas labā, jo 20 gadus mēs esam nodzīvojuši brīvā Latvijā, bet faktiski to uzlabojumu, ko mēs gaidītu, mēs nevaram ieraudzīt. Pagājušo gadu vasaras periodā laikam tika apstiprināta šī te valsts autoceļu sakārtošanas programma 14. līdz 20. gadam, kurā tika iezīmēti tie ceļu posmi, kas šajā plānošanas periodā ir domāts sakārtot vai plānot sakārtot. Es saprotu, ka stādot šo te programmu Latvijas valsts autoceļi noteikti šos ceļu izvērtējumu, kuru ceļu kārtot un kā viņu ar kādiem paņēmumiem sakārtot, viņi izgāja pēc kritērijiem. Un iepazīstoties mājaslapā, tur tiešām ir tādi kritēriji nodefinēti, pēc kuriem šie te ceļi tad ir sarindoti. Un šie te parametri, pēc kā tika vērtēti ceļi, tie ir autoceļu seguma, nomaļu un ūdens novades stāvokļa novērtējums. Tas ir satiksmes parametru izmaiņas pēdējos 3 gados, autoceļu izbūves un atjaunošanas vēstures dati un vēl kādi 3 klāturnā. Un acīm redzot, pēc šiem te kritērijiem mūsu novadam svarīgākie autoceļi tomēr ir tikai daļēji iekļauti šajā te autoceļu sakārtošanas programmā. Nevar teikt, ka mūsu novads pilnīgi būtu izslēgts no ceļu uzlabošanas programmas, jā, bet tomēr uzskatām, ka tas ir nepietiekoši. Un tad, kad iepriekšējais plānošanas periods bija, jā, tad mums teica un mierināja, gaidiet nākošo periodu un šajā te periodā mēģinās šos te mums nozīmīgos ceļus sakārtot daudz labākā kārtībā. Diemžēl tad, kad mēs iepazināmies rudenī ar šo te programmu, jā, tad mēs bijām pārsteigti, rūgti pārsteigti, jā. Mēs aicinājām Laukšteina kungu pie sevis, lai arī varbūt diskutētu par to, kas vēl ir lietas labā darāms, lai tomēr šajā te programmā parādītos kaut kas vairāk. Rakstījām vēstuli, bet beigās tomēr saņēmām arī atbildi, ja, ka nekas te nav vairs izdarāms lietas labā. Jāpieņem ir tas rezultāts tāds, kāds viņš ir. Bet šis pavasaris faktiski, vai šī ziema ir atnākusi tāda, kad viņi ir ļoti priekšlaicīgi jau sākuši atkust ceļi, un šis te ceļu stāvoklis, ja mums bija kritiskais periods, varbūt
aprīļa mēnesis, tad tagad tas ir februāris, un šis te pavasara periods, ja, var ieilgt. Cik viņš var ieilgt, to mēs nezinām, bet ja viņš būs ar kādu ar lietu, tad mēs ļoti ilgi izjutīsim, ja. Mums jau faktiski agrāk, ja bija normālas ziemas, ja, normālas vasaras, tad ziemas laikā mums vislabākie ceļi bija. Viņi bija uzsaluši, viņi bija nogreiderēti, un tas nekas, kad mazliet slidenī, ja, bet pie tā jau mēs bijām visi pieraduši, bet viņš bija līdzens, viņš nebija putekļains, nesitam mašīnām stiklus ārā, un mēs samierinājamies ar to. Nu, šis gads ir savādāks. Es tad parādīšu jums, kas tad bija plānots šajā te autoceļu sakārtošanas programmā uz mūsu šiem te ceļiem. Tas ir P72 ceļš un viņš šajā kartā pat nav iezīmēts, V783, tas ir gar Daugavas Malu, Dignāja, Durnava un Ilūkste. Uz reģionālā ceļa, kāds ir P72, tad faktiski viens posmiņš, šis mazais posmiņš bija plānots ar seguma atjaunošanu. Tas ir, manuprāt, ja tā pēc vietas skatās, ja tas ir no Biržiem līdz Aknīstes pagriezienam. Tur 10 kilometri, ja, un tālāk vēl bija 13 kilometri no šī te seguma atjaunošanas posma uz ceļu ar, teiksim, darbus bija tā nosaukts ceļu seguma rekonstrukcijas darbi, tie 13 kilometri klāt. Tas ir līdz Zasai. Līdz Zasai, kad ir tur, kur asfalts, jā. Šajā te programmā ir pietiekoši, vismaz tādas pietiekoši lielas naudas paredzētas, jā. Tur bija laikam pirmajam posmam kaut kur 120 000 kilometru seguma atjaunošanai. Seguma rekonstrukcija tur bija 200 000 uz 1 kilometru tām, ieplānot tā nauda. Mēs jau rudenī rakstījām, ja, ka šis te ceļa posms, kas ir no Aknīstes tā krustojuma vai no Aknīstes pagrieziena, ja, ka šos te seguma atjaunošanas darbus rekonstrukcijas darbus varētu nomainīt varbūt uz mazāk ietilpīgu naudas atjaunošanas, teiksim, no tādiem darbiem, ja, un pagarināt, pārlikt šo te naudiņu tālāk, lai varētu ceļa asfaltēšanu turpināt Rubeņu virzienā. Vismaz, ja ne asfalta, teiksim, asfaltēšanā, ja, tad vismaz grants seguma uzlabošanas darbiem. Jo faktiski šajā te programmā tālāk no Zasas uz Rubeņiem, kas ir faktiski iztaisnot ceļš ar labu pamatni, ja, tur nav šajā programmā pat grants seguma uzlabošana iekļauta. Kā te es ar vīriem runāju, tad faktiski, seguma uzlabošana varētu veikt tikai ar ikdienas ceļu uzturēšanas naudu. Tur, kur vienlaidus, teiksim, seguma papildināšana notiek, tur jūs zināt, ka tas efekts ir daudz lielāks, bet tur, kur viņš ir tikai ar ikdienas darbiem, tas ir par maziem posmiem, segums tiek uzlabots, tur tā efektu, uz to momentu varbūt var manīt, ja, tad, kad tas notiek, ja, bet pēc laiciņa atkal viņš paliek tas pats. Faktiski par šo te ceļu, viņš ir pietiekoši, manuprāt, noslogots gan no meža izvedēju mašīnu puses, gan arī no teiksim, karjeru vai ceļu būves tehnikas puses, ja. Ir liela transporta kustība. Faktiski ar šo te ceļa posmu varētu
pagarināt, jā, uzlabojot ceļa sagas stāvokli, jā, nomainot no rekonstrukcijas darbiem uz seguma atjaunošanas darbiem. Jo paši zināt, jā, šis te padomju laika asfalts, jā, viņš ir diezgan izturīgs, viņš ir saplaisājis no vienas vietas, nolāpīts arī viņš no vienas vietas, bet viņā tomēr neveidojas šīs te risas. Un varbūt tomēr būtu izskatāms tas mūsu priekšlikums, jā, kad, lai šo te asfalta seguma mūžu paildzinātu, viņu varētu apstrādāt ar virsmas apstrādi, ja, un šos te līdzekļus pavirzīt uz, teiksim, uz priekšu, uz Rubeņu pusi. Tālāk, ja mēs runājam par šo te V783 ceļu, kas iet gar Daugavu, tad uz šī te ceļa... Nē, tas nav tas. Tas nav tas. Jā. Citu slaidu vajadzētu. Nē, tāda karte man nebija, man liekas. Jā, šeit tas iezīmēts būtu, kur mēs varētu līdz Rubeņiem no Zasas asfalta beigām. Bet man tās kartes nav, kas ir iet gar Daugavu. Bet, nu, jūs zināt, tad par Daugavu. Šeit seguma virsmas atjaunošana ir plānota tikai tur, kur atrodas ciemati, tas ir Sudrabkalnā un arī te no Jēkabpils puses līdz Lašiem. Tālāk Grants seguma atjaunošana ir plānota tikai faktiski, ja nemaldos, no 15. kilometra līdz 25. kilometram. Tas ir acīm redzot tur, kur ceļinieki izveidojuši jau ūdens noticis grāvis, ja, šī te tālāk sega tiek, nesošā sega tiek papildināta. Tālāk, kas ir aiz Dignājas, bijušā ciemata, jā, aiz Dignājas uz Dunavas pusi, un tālāk tur arī šajā te programmā nekāda seguma atjaunošana vai papildināšana nav plānota. Tas atkal mums šķiet ļoti nepieņemami, jo, nu, brīžiem tur ceļš jau ir zemāks par apkārtējiem laukiem, un ūdens, viņam nav kur noticēt, viņš viss ir uz ceļa, un, ka ja viņš ir uz ceļa, tad paši zina, kādas tam sekas ir. Mums nesaprotam ir tā situācija tiešām, nu, mūsu novada teritorijā atrodas vieni no lielākajiem Grants karjeriem, ja? Un ja mums ir jāsadzīvo ar šādiem ceļu stāvokļiem uz priekšu, ja? Nu, tad cilvēkiem faktiski trūks motivācijas gan kaut ko biznesā uzsākt, gan arī, teiksim, dzīvot šeit un skolot savus bērnus. Situācija, kā es jau teicu, faktiski bijām cerējuši, ka kaut ko atrisinās šī te valsts ceļu programma, bet tagad ir tā, ka, nu, maz ko cerēt. Un es vēl nepieminēju, ka vietējās nozīmes ceļu seguma atjaunošana ir plānota arī uz Mežgales ciematu. Kaut kādā posmā, kad 5 km pīckamats ar kapēkām bija, vēl arī tur ir plānota seguma atjaunošana, vairāk nekas nav. Un ja šie te ceļi netiek uzlaboti, tā kā tas vajadzētu, faktiski mums iet arī Eiropas Savienības struktūra fondu naudas, jo ir tāda aktivitāte, kur mēs ar reģionālās vai nacionālās nozīmes centriem varētu veidīt uzņēmēju darbības attīstībai projektus, bet pats noteicošākais, ja tomēr ir šis te savienotāju elements starp lauku novadiem un pilsētu, Jēkabpils pilsētu. Tas ir jautājums arī par cilvēku mobilitāti, par darba spēka mobilitāti. Ja šeit arī Jēkabpilī nav pietiekoši darba spēka, un jau šodienu cilvēki ļoti daudz brauc strādāt pilsētā, bet, ja viņiem ir jābrauc pa šādu ceļu, tad faktiski tas jau neatmaksājas vairs. Un tad, nu, cilvēkam ir jāizšķiras, vai nu palikt dzīvot uz vietas,
nabadzībā un trūkumā, vai viņam ir jāpārceļas uz citu vietu, tuvāk pie Rīgas, ja, kur tomēr arī ceļu attīstība tur ir iezīmēta daudz straujāk. Diskriminējošs fakts ir arī tas, ka faktiski mūsu cilvēkiem tiek liekta iespēja saņemt palīdzību no operatīvā transporta. Jo pa šādiem ceļiem ne ugunsdzēsēji, ne ātrā medicīniskā palīdzība nevar pietiekoši, tā kā normatīvi nosaka, pietiekoši ātrā laikā nokļūt līdz tai vietai, kur tas ir nepieciešams. Un diemžēl tas var būt diezgan bēdīgi kādā gadījumā. Faktiski mēs visi it kā maksājam arī tos pašus vienādas transporta nodevas par transporta līdzekļi, gan arī šo te pašu akcijas nodokļu, ja, bet neskāpēc mums iznāk tomēr būt otrā plāna cilvēkiem, nevis sajust kaut kādu izaugsmi, lai mēs varētu arī domāt kopējo attīstību novadam. Ja nav ceļu infrastruktūras attīstības, tad pilnīgi mums ir jāatmet arī doma par novada attīstību. Tāda man bija prezentācija, bet tad dosim vārdu varbūt valsts ceļu pārstāvjiem, ja, ko viņi saredz šajā situācijā priekš mūsu novada.